Ejam visi. Kur tu paliki? Jāni, kur tu paliki? Cienītais jums nokrita. Paldies. Vai man malējās? Edgar, Miervalda veco zēnu sveiks. vai tad tu neesi kritis? Biju, bet tagad kā redz. Kas ar te? Tāds kā iesvētības. Bez mācītāja? Nu jā, kaut kā mācītājs šajos laikos. Pilngadības svētki saucas. Iesvētības pa jaunam pirmo reizi. Reku man māsas meita arī. Negribēju jau, bet ja visi. Iesim, parunāsimies. Nu, iesim. Pēc kā uz krijām. Jā. Skatot sen jau. Nu, kopš Ziemassvētku kaujām. Tu no Sibīrijas. Bet man var teikt palaimējās. Pateicoties kājai. Pazaudēja Ziemassvētku kaujās pie Džūkas. Mums latviešu puikām Krievs nolika pretī latviešu divīziju, lai apsitam viens otru. Varbūt to granātu met kāds ratgabals, vai varbūt bērnības draugs. Tu zini, kas tur vārījās. Tāpēc jau pa Kurzemes katlu sauc. Mēs kā cietoksnis tomēr. Līdz tam tev arī paņēma brūstā. Nāc pie samaņas ārsts. Pozdravjāju, тебе война кончилась. Toreiz krieviski nesapratu. Kāja sāp drausmīgi. Tikai izrādās vairs nav. Un pēc tam filtrācija un tā. Nu, minimāli. Vienkārši nevienam nav vajadzīgs. Nav darba spēks. Tad jau tev palaimējies. Ej, lustējies. Man tāpat jāsteidzas. Nokavēšu vēl autobusu. Nu, prieks bija tev redzēt. Tiksimies, izrunāsim. Gan jau. Laimīgi. Nu, Dūdiņ, kā te iet pašam to? Ir labi, ja? Tikko tā murmula apsveic. Kas te notiek? Katri savā sētā. Vēl viens aģitātors. Nav kas tos bērnus te savāc izlaisti līdz pēdējam. Dievs palīdz. Man Dievs palīdzēs 5 gadus plānu pildīt. No
Tas ir mierīgs, māte. Bruno teica, ka krīt. Viņš tā vēl nenodomā. Bet man es esmu mājās, māte. O jā. 45. gadā toreiz, kad Čeka apcietināja Jānīti. Viņa izdzēs pāris dienās. Vai tev slikti ar sirdi? Nē. Es to Nevajag, Edgar. uz kumodas. 20 pilieni uz cukuru gabaliņu. Atceros visu, kā toreiz. Edgar, nevajag. Nevajag, dēliņ. Nāc apsēdies. Kas ar Jāni? Viņu arī aizsūtīja uz Sibīriju. Tajā gadā, pavasarī, kad beidzās karš, paņēma tādu kā stāvu par to, ka mūsu šķūnī, atceries, mums bija kalps Mēnards. Jā. Viņš ar iztribiķeļiem bija sapinies, un viņu mūsu šķūnī nošāva. Jūs mūsu šķūnī, kas nošāva? Jānis nošāva? Nē, kāds cits dievs zina, ka kas. Nu jā, bet stāst par sevi. Tu kā torgā biji, kad ne ziņas, ne miņas. Varbūt, ka Jānīts arī. Viņus 25 gadiem notiesāja. Un kas tad ar tevi? Nav viss kā agrāk, māte. Mūsu ģimenei varoņi uzradušies. Tad Alberts sarkaniem līdz aizskrēja. Un ko lai dara? Ka viņam gadījās būt otrā pusē. Nu nekā slikta viņš nav darījis. Brālīts ar pacenties. No leģiona nova dezertēja. Kāpēc? Bet tad būtu bijis labāk, ja viņš būtu palicis tur un pazudis tāpat kā tu uz daudziem gadiem. Ūvi iesauca sarkanajā armijā. Pēdējā kara ziemā viņu smagi ievainoja. Ilgi pa slimnīcām. Tā arī sagaidīja kara beigas un tika mājās. Tad jau viņam labi veicies. Tā nerunā, mums nevienam nav viegli klājies. Neliņas, es redzu, ka tu dusmojies. Tu nedrīkst viņus vainot, svešas varas. Tagad tas viss ir beidzies, vajag aizmirst. Nāc, izstāst labāk. Kur tu visu laiku biji? Kāpēc tu nerakstīji? Es negribēju, māte, ka tev man jāatrod otrā reizi. Mans nometinājums bija uz mūžu, bez tiesībām atgriezties. Pēc Staļina nāves tikai... Jā, Meldra arī nesen kā ar bērniem atgriezās. Meklē, kur dzīvot. Viņu mājās sveši cilvēki. Pašlaik dzīvo šeit. Tev labāk? Jā. Es iešu, pastaigāšos. Jāpaskatās. Kas ir mainījies, kas palicis pa vecam. Labi, māte.
Krūti neesi redzējis? Slēgts, vietu nav. Teiksiet, pabraukt. Mēs šodien mana kārta. Ko jūs izdarījāt šodien? Dobas izravējāt? Nē. No? Mēs cēlām mežā būdu, tur, kur vecais skurstens. Sarunāsim puikas. Tā Puikas prom. Prom, es teicu. Kad jūs vajag, tad jūs kā ūdenī iekrituši. Kad nevajag, tad maisās pa kājām. Nu, un kur tad mēs tagad brauksim? Nekur nebrauksim. Sēdi. Edgars ir klāt. Kāds Edgars? Nu, tu zini arī tā, ka tāds. Edgars, tavs brālis ir dzīvs. Edgars? Dzīvs. Kur ir Mirga? Atskrēja brigadieris aiz rauzi. Kartupeļu lauku. Es viņam neko par tevi un Mirgu neteicu. Viņš arī neko neprasīja. Tāds kā nikns. Kā neapmierināts. Laikam slikti klājies. Laikam daudz pārcietis. Tad cilvēks kļūst ļauns. Kā jūs tālāk dzīvosiet?
Kur Mirga? Jau aizgāja. Un sen? Nesen. Kas viņam veicies? Es avenes lasīju. Mēdriņa. Edgars ir dzīvs. Atgriezies. Kāda laime. Es tev piekārtoju Jadvigas kambarīt bijušo. Piedod. Jā, protams, protams. Tu mani neapsveiksi ar atgriešanos? Nē. Tāpat bija arī toreiz, kad es atgriezos no frontes. Vēlāk viss mainījās. Tagad jau viss ir mainījies. Es gribu apģērbties. Edgar, mums jāaprunājas. Tu solījies gaidīt. Tu biji mīris. Saproti, ir jābūt ļoti tuvam un mīlētam, lai gaidītu arī pēc nāves. Vai tad es tāds nebiju? Edgar, mēs nebūtu bijuši laimīgi. Kāpēc? Es mīlēju citu. Jau tad? Jā. To pašu, kuru dēļ tu visu vasaru biji bēdīga? Jā. Nu, un tad viņš tevi apprecēja gal galā. Tas nebija galu galā. Tad jau labi, ka neatgriezos. Mēs nebūtu palikuši kopā, Edgar.
bet mātei tu aiztaupīji asaras. Vai tu nemaz nejautāsi, kur es tik ilgi biju prom? Tu stāstītu patiesību? Redzi, tu vilcinies, domā, ko stāstīt, ko nē. Edgar, es tev neko nevaicāšu. Mums piederēja viena vasara, tu man iemācīji braukt ar motociklu. Paldies par to. Un tas ir viss? Es vēl ilgi braucu, bet tagad tas ir beigts un pagalam. Man nav tev ko dot. Jā, brauci. Tātad dzīvoju Nārbuļos. Jānis vai Uve, kurš? Saprotams, ne jau Jānis. Uve. Un tu biji kopā ar mani tikai tādēļ, ka nevarēsi saprasties ar Uvi, ja? Tā? Tā? Jā, Uve. Atceries? 41. kad Uve sašāva. Tava māte teica, ka es nožēlošot, ka glābis brāli. Varbūt neatceros. Kam par godu te tik garšīgi smaržo? Ļoti asprātīgi. Tavs brālis uzkāpa augšā. Ieva iekārto viņam to pašu istabu, kurā viņš agrāk dzīvoja. Un Meldra? Bijušajā Jadvigas kambarī.
Kur tu stāvi? Tu neuzkāpsi augšā apsveicināties. Jūs taču vēl neesat satikušies. To jau paspēju. Jā, viņš man satika, kad es nācu no ravēšanas. Redz, bet man gan neizdevās tevi satikt, kad bija aizbraucis. Ūve, vai tik tu neesi greizsirdīgs? Nemaz. Šausmīgi. Viņš ir tās pirmais vīrietis. Un Juris patiesībā nav mans dēls, bet gan viņa. Un es to biju jau aizmirsis. Es arī. Un saproti, es patiesībā baidos, ka tiklīdz Edgars uzzinās, ka Jurīts ir dzimis pirms kara beigām, viņš sapratīs, ka ir patiesībā viņa tēvs. Paklau uzkāp augšā, tā pienāks. Es drīz saukšu vakariņās. Sveiks, brāli. Sveiks. Apsveic ar atgriešanos. Ilgi neesi redzēts? Jā, ilgi. Saņēmu gūstā un uz Sibīriju. Saņēma. Pacēla gulošu, bezsamaņā. Pirmais, ko dzirdēju, sprieda nošaut vai atstāt dzīvu. Nenošāva. Tikai pulksteni noņēma. Un jūs tā sauktie latviešu strēlnieki kritušajiem un gulošajiem arī aplasījāt pulksteņus? Nē, neko tādu nemanīju. Jo es frontē nebiju ilgi, mani ievainoja. Nē. Vari priecāties? Jā. Un ko tu tik ilgi Sibīrijā? Citi leģionāri jau atgriezās 47. izgāja filtrāciju Un daudz ceļoja atpakaļ uz ziemeļiem. Bet ko tad tu rakstīji savā darba anketā par brāļiem? Mēs ar Jānu noteikti tev traucējām tavai karjerai. Redzēji, mani te pazīst. Un es biju frontenieks. Laikā apmainīja kažoku. Nē, es nebiju brīvprātīgais. Mani mobilizēja. Nu, citi iegāja mežā. Piemēram, kā brālēns Daumans. Viņu arestēja un čekā nomocīja līdz nāvei. Tad jau tev palaimējās. Jā, tā varētu teikt. Aprecēja Mirgu. Jā, mēs apprecējāmies uzreiz pēc kara. Apsver. Satiekās amerikānis, anglis un krievs. Spriež par to, kurš izdomājis visstiprāko gumiju. Amerikānis saka, nu ziniet, pie mums valstī tāda gumija, ka mēs nostiepjam pār ceļam, bandīši skrien, iesiem policijiem tieši rokā, nu atlec. Anglis savukārt saka, ziniet, ka mums džentelmenis iziet pie Temzas uzpīpēt, un ja viņam vējš izpūš no rokām pīpi, un kuri krīt lejā, tad viņš fiksa strumbants uz maliņas piesien, hops, un atpakaļ. Krievs mirkli domā, kas tad viņam... Jā, ziniet, pie mums Krievijā Vaska cēla 10 stāvu māju, paslīdēja kāju no strojkas nosmēlā zemē. Pats nositās, bet galošas veselas. Māt, ko tad tu visu laiku tiek līdzi? Nāc, taču arī tiesēt. Nevar. Pankūkam jānāk taisa no plānas, citādi nav gardas. Ievu ļauj, varbūt es pats. Nē, ēdiet. Man prieks noskatīties, kā pazūd. Vai tik tu neesi ieņēmusi vecmāmas vietu? Nu, ko lai dara? Mirga negrib sēdnieces godu. Tas stulbās kolpos devs atkal visu dārdu izbradājuši. Janāk pēc darba un jāzarā. Uve, kad viņš vienreiz aizvāks no šejienes uz to jauno fermu?
Jaucos pa traktoru ātrumkāru. Rīt jābūt gatavam, citādi jau agronoms brigadieriem galvu mazgās. Dzīves. Paskar, tik tiešām dzīves kā no debesīm. Kur bija, kas notika? Es te visiem pēc kārtas esmu izstāstījis. Gan vēlāk. Vēlāk tad vēlāk. Visu mierīgā garā. Bet tev atgriešanās ir jānosaka. Kas ir Uve? Kāpēc nekā nav galdā? Kā nekā? Visi ir gan. Mamma, vienā dienā par 10 gadiem jaunāk. Un laiki. Sādi kā meitene. No līdz karstiem. Uve, pagaid, es tūlīt. Un no laimes ne? Tik ilgi apeldāja. Un vienā dienā dzīves un mājās. Par daudz prieka. Sirds neņem pretī, būs jādzer zāles. Aizgāja kā students, gaisīgs puika, atnāca vīrs vīra gados. Es nesaprotu, kāpēc viņš leģionā iestājās. Es nekā nenožēloju, māte. Tas, ko mēs ar Bruno darījām Latvijā, vai ik vien to varēja gaidīt. Es neesmu vainīgs, ka karš beidzās tā, kā beidzās. Paldies! Paldies! Kur biju es, kur dzēru no tādā. Par satikšanos. Atvaino. Nē, esmu pieredzis. Pie mums no tējas glāzēm dzer šņāk tikai krievi. Bet katrā ziņā es priecājos, ka tu esi atgriezies. Patiešām? Jau atgūlos, bet tevis nav. Un nav. Jūtu, ka nevarēšu aizmigt. Tāds pārsteigums. Bet saņemies. Tu taču priecājies. Bez gala. Ja vēl Jānīts atrastos, var taču tā notikt, vai ne? Jā, viņu. Edgars bija karavīrs gūsteknis, bet Jāni notiesāja. Nu, bet ne jau uz nāvu, varbūt, ka viņš arī nevar rakstīt tāpat kā Edgars. Vai tad Edgars teica, ka nedrīkstēja? Viņš neko neteica, tikai par gūstu. Karš jau beidzās pirms 11 gadiem, kur viņš visu šo laiku bija, ko viņš darīja. Viņš tiešām nevarēja iedomāties, ka mamma acis ir izraudājusi. Zinu. Man liekas, ka viņš gribēja būt pazudis. Tu domā? Un tad pēkšņi nolēma atgriezties, kāpēc tad tā?
Labi, ka atgriezās. Nu, pirmajā dienā var visu izstāstīt. Nezinu, kā mēs tagad dzīvosim. Edgars, Mirga, Uva, bērni pa vidu. Mēs to nevaram izlemt. Tā ir tikai viņa darīšana. Kas tu traks esi? Stūpens. Labrīt. Labrīt. Es jūs uzmodināju. Nē. Jūs vienmēr jau tik agri no rītiem augšā? Nē, mēs vasarās guļam, cik patīk. Bet ziemās gan mēs mūžamies agri. Tēvs mūs vada uz skolu, jo viņam ir darbs. Un, nu jā, veselu pusstundu par agrā aizved. Bet tas nekas. Tantīņa mūs ielaiž klasē, un mēs varam izmācīties to, ko nespējam mājās. Un kurā klasē tad jūs jau mācāties? Nu, es tieši 6. bet sīkais pat... Nesūc mani par sīkot! Es būšu 4. 4. tad jau tu pavisam liels vīrs, drīz jau ūsas vajadzēs dzīt. Man ir tavs vārds. Kā mans vārds? Tā, man sauc par Edgaru, pilnajā vārdā. Šeit viss par Eidi. Par Edgaru tēvs tā gribējis pazudušā brāļa vārdā. Bet tu jau esi atradies. Vai tad tas slikti? Tev jau vārds paliks tā kā tā. Juris ir nosaukts vecstāva vārdā. Mēs domājām, ka Alberts ir mūsu vecstāvs, bet izrādījās, ka ir vēl Juris, kurš sen jau miris. Vai tu viņā atceries? Kā pa miglu. Es tad biju pavisam sīks. Pagaidi, Juri, tad jau iznāk, ka tu esi dzimis 44. gadā. Nu jā, 2. aprīlī. Māma teica, ka, ja es būtu piedzimis dienu ātrāk, tad tas būtu tāds 1. aprīļa joks. Kad es ienācu, ieraudzīju jūs, man likās, ka es skatos uz sevi un uz Uvi. Vai jūs arī kāvāties? Mēs? Mēs nē, nekad. Mēs arī nē. Biedrene sieva, kur ir mans izgludinātais krekls? Pavisam aizmirs.
Bet pati vēlas jaunu kleitu. Tev nepatīk, ka labi ģērbjos? Starp citu, šī ir tevis dāvināta. Bet izskatās, ka tu posies ne manas dēļ. Es gribu, lai redz, ka tavs sieva var labi izskatīties. Bet viņš var pārprast. Mēs jau visu izrunājām. Uve, toreiz, tajā vasarā tā nebija mīlestība. Toreiz es mīlēju tikai tevi. Un tagad? Arī tagad. Tāpat kā mana māte vienu vīrieti visu mūžu. Un tev tas ir jāpacieš, patīk vai nē? Patīk, jau patīk. Atkal ar manu virmu grābsties, ko? Un ko tā griezies projām? Tā jāizgriezās, jānoslēpjas, jā? Griezis čačakarē, tad tu proti. Fiks, lai būtu tas pēc maz brīža. Strādnieks viņš. Vīri, veikalā pievedums, pasteidzis, kas grib dabūt. Artur, panāc šurp. Skaidrīt. 25 rubuļi. Aiziet. Tie tak spirto, tie neinteresē. Vajag, dēls atgriezies, jānosvin. Dzirdēju. Paklausies, kur tas šis ir bijis? Tāpat kā visi Sibīrijā. Bet nerakstīja, ko? Kādu laikā es atceros, mirgaīgi pārdienas sūtīja pa vēstulei. Paklausies, un vēlāk Uve rakstīja. Kā tad būs, ko? Mēs ļoti priecājamies. Visi. Pagaid, tu aiznesi. Artur, tu uz māju aiznesi, ja to? Kur tu paliki? Labi, bet uz mājām tu vēl skaties, jā? No Sibīrijas. Atcer cieda rieksts. Gribēju, lai tu redz, kā viņi izskatās.
Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūža slauka, nevarējus saslaucīt. 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 Saslaucīt, nevarējus saslaucīt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Ejam visi! Kur tu paliki? Jāni! Kur tu paliki? Cienītais jums nokrīt. Paldies. Vai man malējās? Edgar! Miervalda veco zēnu sveiks. Vai tad tu neesi kritis? Biju, bet tagad kā redzi. Kas ar te? Tāds kā iesvētības. Bez mācītāja? Nu jā, kaut kā mācītājs šajos laikos. Pilngadības svētki sauc. Iesvētības pa jaunam pirmo reizi. Reku man māsas meita arī. Negribēju jau, bet ja visi. Iesim, parunāsimies. Nu, iesim. Pēc kā uz krijām. Jā. Skatot sen jau? Nu, kopš Ziemassvētku kaujām. Tu no Sibīrijas. Bet man var teikt palaimējās. Pateicoties kājai.
pazaudēja Ziemassvētku kaujās pie Džūkas. Mums latviešu puikām Krievs nolika pretī latviešu divīziju, lai apsitam viens otru. Varbūt to granātu met kāds ratgabals, vai varbūt bērnības draugs. Tu zini, kas tur vārījās. Tāpēc jau pa Kurzemes katlu sauc. Mēs kā cietoksnis tomēr. Līdz tam tev arī paņēma brūstā. Nāc pie samaņas ārsts. Pozdravляю, тебе война кончилась. Toreiz krieviski nesapratu. Kājas sāp drausmīgi. Tikai izrādās vairs nav. Un pēc tam filtrācija un tā. Nu, minimāli. Vienkārši nevienam nav vajadzīgs. Nav darba spēks. Tad jau tev palaimējies. Ej, lustējies. Man tāpat jāsteidzas. Nokavēšu vēl autobusu. Nu, prieks bija tev redzēt. Tiksimies, izrunāsim. Gan jau. Laimīgi. Nu, Dūdiņ, kā te iet pašam to? Ir labi, ja? Tikko tā murmula apsveic. Kas te notiek? Katri savā sētā. Mamma, vēlēs āķis! Nav, kas tos bērnus te savāc izlaisti līdz pēdējam. Dievs palīdz! Man Dievs palīdzēs 5 gadus plānu pildīt. No kurienes? Tas ir mierīgs, māte. Bruno teica, ka krīt. Viņš tā vēl nenodomā. Bet man es esmu mājās, māte. O jā. 45. gadā toreiz, kad Čeka apcietināja Jānīti. Viņa izdzēs pāris dienās. Vai tev slikti ar sirdi? Nē. Es tu... Nevajag, Edgar. Uz kumodas. 20 pilieni. Uz cukuru gabaliņu. Atceros visu, kā toreiz. Edgar, nevajag. Nevajag, dēliņi. Nāc apsēdies.
Kas ar Jāni? Viņu arī aizsūtīja uz Sibīriju. Tajā gadā, pavasarī, kad beidzās karš, paņēma tādu kā stāvu par to, ka mūsu šķūnī, atceries, mums bija kalps Mēnards. Jā. Viņš arī stribiķeļiem bija sapinies, un viņu mūsu šķūnī nošāva. Jūs mūsu šķūnī, kas nošāva? Jānis nošāva? Nē, kāds cits dievs zina, ka kas. Nu jā, bet stāst par sevi. Tu kā torgā biji, kad neziņas, nemiņas. Varbūt, ka Jānīts arī. Viņus 25 gadiem notiesāja. Un kas tad ar tevi? Nav viss kā agrāk, māte. Mūsu ģimenei varoņi uzradušies. Tad Alberts sarkaniem līdz aizskrēja. Un ko lai dara? Ka viņam gadījās būt otrā pusē. Nu nekā slikta viņš nav darījis. Brālīts ar pacenties. No leģiona nova dezertēja. Kāpēc? Bet tad būtu bijis labāk, ja viņš būtu palicis tur un pazudis tāpat kā tu uz daudziem gadiem. Ūvi iesauca sarkanajā armijā. Pēdējā kara ziemā viņu smagi ievainoja. Ilgi pa slimnīcām. Tā arī sagaidīja kara beigas un tika mājās. Tad jau viņam labi veicies. Tā nerunā, mums nevienam nav viegli klājies. Neliņas, es redzu, ka tu dusmojies. Tu nedrīkst viņus vainot. Svešas varas, tagad tas viss ir beidzies. Vajag aizmirst. Nāc, izstāst labāk. Kur tu visu laiku biji? Kāpēc tu nerakstīji? Es negribēju, māte, ka tev man jāatrod otrā reizi. Mans nometinājums bija uz mūžu, bez tiesībām atgriezties. Pēc Staļina nāves tikai... Jā, Meldra arī nesen kā ar bērniem atgriezās. Meklē, kur dzīvot. Viņu mājās sveši cilvēki. Pašlaik dzīvo šeit. Tev labāk? Jā. Es iešu, pastaigāšos. Jāpaskatās. Kas ir mainījies, kas palicis pa vecam? Labi, māte. Ko, Lūri? Kūti neesi redzējis? Slēgts, vietu nav.